Jūs neesat unikāls. Šajā precīzajā mirklī, kamēr jūs lasāt šos vārdus, bezgalīgi daudzi jūsu identiski dubultnieki dara to pašu, ar tādām pašām domām, tādām pašām šaubām, tādu pašu sirds ritmu. Viņi atrodas tik tālu, ka attālums pārsniedz jebkuru cilvēcisko izpratni. Viens ar gugolu 0 metru no mums, precīzāk, 10 pakāpē 10 pakāpē 29 metri. Tas nav zinātnes fantāzijas stāsts. Tas ir matemātikas neizbēgams secinājums, ja visums tiešām ir bezgalīgs un viendabīgs. Ja pastāv bezgalīga telpa, bet ierobežots skaits veidu, kā var sakārtot atomus, aptuveni 10 pakāpē 10 pakāpē 118 iespējamās kombinācijas, tad viss, kas var pastāvēt, obligāti pastāv bezgalīgi daudz reižu. Jūsu dzīve nav unikāls notikums, bet gan bezgalīga sērija, kas atkārtojas cauri telpai kā spoguļu labirints. Vai tas nozīmē, ka jūsu izvēles nav jūsu pašu? Vai brīvā griba ir ilūzija, ja kaut kur citur jūsu dubultnieks izvēlas pretējo? Vai jūsu apziņa ir tikai viena no bezgalīgām variācijām, kas visas pastāv vienlaicīgi? Un ja šis dubultnieks pastāv, vai viņš ir jūs vai pilnīgi cits cilvēks ar jūsu seju? Šī doma lauž mūsu izpratni par identitāti. Mēs esam pieraduši domāt par sevi kā par kaut ko īpašu, neatkārtojamu, unikālu visā eksistencē. Bet bezgalīgā visumā unikālums kļūst par matemātisku neiespējamību. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, vai tagad pagriezt galvu, vai turpināt lasīt, vai aizdomāties par kaut ko citu, kaut kur bezgalīgi tālu pastāv versija no jums, kas izvēlējās citādi. Tikai nedaudz tālāk, aptuveni 10 pakāpē 10 pakāpē 28 metri, ir planēta gandrīz identiska Zemei, kur jūs pirms 5 minūtēm pieņēmāt citu lēmumu. Varbūt tur jūs nolēmāt neizlasīt šo tekstu. Varbūt tur jūs nekad nepiedzimāt. Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir realitātes struktūra, kas satur visas iespējas vienlaicīgi. Un ja mēs dzīvojam bezgalīgā visumā, mēs dzīvojam vidū bezgalīgam variantu okeānam, kur katra iespēja nav tikai teorētiska, bet reāla un fiziska. Bet kā mēs nonācām pie šīs satriecošās atziņas? Kā cilvēce saprata, ka visums varētu būt bezgalīgs? Un kas notiek ar mūsu izpratni par sevi, ja mēs nopietni pieņemam šo ideju? Ideja par bezgalīgu visumu nav jauna. Jau senajā Grieķijā filozofs Anaksimandrs 6. gadsimtā pirms mūsu ēras iedomājās, ka pasaule nav ierobežota, ka aiz redzamās debesis ir vēl citas debesis, un aiz tām vēl citas. Viņš nosauca to par apēronu bezgalīgo neierobežoto, to, kam nav robežu ne telpā, ne laikā. Bet viņa laika biedri uzskatīja šo domu par bīstamu. Bezgalība biedēja. Tā nozīmēja, ka cilvēks nav visuma centrs, ka mūsu pasaule ir tikai viens no bezgalīgi daudziem fragmentiem. Gadsimtiem ilgi cilvēce turējās pie ierobežota visuma modeļa. Aristoteles apgalvoja, ka visums ir galīgs un slēgts, kā perfekta sfēra ar Zemi centrā. Šī ideja valdīja gandrīz 2000 gadu. Bet 16. gadsimtā itāļu mūks Giordano Bruno uzdrošinājās apgalvot pretējo. Viņš teica, ka visums ir bezgalīgs, ka zvaigznes ir citas saules, ka ap tām riņķo citas pasaules ar citām būtnēm. Par šīm idejām viņu sadedzināja uz sārta Romas laukumā 1600 gadā. Bruno nebija zinātnieks mūsdienu izpratnē. Viņam nebija pierādījumu, tikai filozofiska intuīcija. Bet viņa intuīcija izrādījās pareiza. 3 gadsimtus vēlāk, 20. gadsimta sākumā, astronomi sāka atklāt, ka visums ir daudz lielāks, nekā kāds bija iedomājies. 1920. gadā Edvins Hubbles pierādīja, ka Andromēdas miglājs nav gāzes mākonis mūsu galaktikā, bet gan pilnīgi atsevišķa galaktika, sala ar 100 miljardiem zvaigžņu, tik tālu, ka gaismai vajag 2,5 miljonus gadu, lai to sasniegtu. Pēkšņi visums kļuva milzīgs. Bet vai tas bija bezgalīgs? Hubbles atklāja vēl kaut ko satriecošu. Visas galaktikas attālinās no mums. Jo tālāk galaktika, jo ātrāk tā attālinās. Tas nozīmē, ka visums paplašinās. Un ja tas paplašinās tagad, tad pagātnē tam vajadzēja būt mazākam. Ejot pietiekami tālu atpakaļ laikā, visam visumam vajadzēja būt saspiestam vienā punktā. Tā piedzima lielā sprādziena teorija. 1928. gadā Džordžs Lemētrs, beļģu priesteris un fiziķis, aprēķināja, ka visums sākās kā primārais atoms, bezgalīgi blīvs punkts, kas eksplodēja un joprojām paplašinās. Sākumā zinātnieki izsmēja šo ideju. Pats termins lielais sprādziens radās kā nicinājums, astronoms Freds Hoyls to izmantoja, lai pazemotu teoriju, kurā viņš neticēja. Bet pierādījumi kļuva nepārliecinošāki.
1965. gadā divi inženieri, Arnolds Penzies un Roberts Vilsons, nejauši atklāja kosmisko mikroviļņu fona starojumu, siltuma atlieku no paša lielā sprādziena, kas joprojām piepilda visu telpu. Tas bija kā dzirdēt visuma pirmo saucienu, atbalsi no brīža, kad viss sākās. Par šo atklājumu viņi saņēma Nobela prēmiju. Bet jautājums palika, ja visums sākās kā punkts un paplašinās, vai tas ir galīgs vai bezgalīgs? Atbilde izrādījās dīvaina. Visums var būt bezgalīgs pat tad, ja tam bija sākums. Telpa pati var būt bezgalīga, un lielais sprādziens notika visur vienlaicīgi, nevis vienā punktā telpā. Iedomājieties bezgalīgu gumijas plāksni, kas stiepjas visās virzienās. Tagad iedomājieties, ka visa šī plāksne sāk paplašināties, katra daļa attālinās no katras citas daļas. Nav centra. Nav malas. Tikai bezgalīga telpa, kas kļūst lielāka. Mūsdienu mērījumi liecina, ka visums visticamāk ir bezgalīgs. Tā ģeometrija ir plakana, tas nozīmē, ka paralēlas līnijas nekad nesatiekas, ka telpa turpinās mūžīgi visās virzienās. Un ja tas ir taisnība, tad matemātika neizbēgami noved pie satriecošas sekas, jūsu dubultnieki pastāv. Lai saprastu, kāpēc bezgalīgā visumā obligāti pastāv jūsu kopijas, mums jāsaprot viena fundamentāla lieta – matērija ir ierobežota savās formās. Atoms var būt tikai noteiktā veidā. Elektroni ieņem konkrētus enerģijas līmeņus. Protoni un neitroni veido konkrētus kodolos. Molekulas savienojas pēc konkrētiem likumiem. Ir bezgalīgi daudz vietas, bet ierobežots skaits veidu, kā aizpildīt šo vietu ar matēriju. Iedomājieties, ka jums ir klucis ar 6 skaldnēm. Jūs to metāt bezgalīgi daudz reižu. Pēc kāda laika jūs redzēsiet visas iespējamās kombinācijas 1, 2, 3, 4, 5, 6, un tad tās sāks atkārtoties. Ja jūs turpināsiet mest bezgalīgi ilgi, katra kombinācija parādīsies bezgalīgi daudz reižu. Tas nav brīnums. Tas ir matemātikas neizbēgams rezultāts. Tagad iedomājieties, ka klucis ir visums, un katra skaldne ir veids, kā var sakārtot atomus noteiktā telpas apgabalā. Fiziķi ir aprēķinājuši, ka novērojamajā visumā, daļā, ko mēs varam redzēt, aptuveni 93 miljardus gaismas gadu diametrā, ir aptuveni 10 pakāpē 80 atomu. Šie atomi var būt sakārtoti aptuveni 10 pakāpē 118 dažādos veidos. Tas ir milzīgs skaitlis, viens ar gugolu nuļu, bet tas joprojām ir galīgs skaitlis. Ja visums ir bezgalīgs, tad šīs kombinācijas obligāti atkārtojas. Nav citas iespējas. Matemātika to pieprasa. Un tā kā jūsu ķermenis, jūsu smadzenes, jūsu atmiņas, jūsu domas, viss ir tikai konkrēta atomu sakārtojuma rezultāts, tad kaut kur bezgalīgi tālu pastāv identisks atomu sakārtojums. Identiska Zeme. Identisks jūs. Bet cik tālu? Fiziķis Maks Tegmarks ir aprēķinājis attālumus. Viņš izmantoja varbūtību teoriju un kvantu mehānikas principus. Rezultāts ir satriecošs. Jūsu tuvākais identiskais dubultnieks atrodas aptuveni 10 pakāpē 29 metri no šejienes. Tas ir skaitlis ar gugolu nuļu, tik liels, ka to nevar iedomāties. Salīdzinājumam, novērojamā visuma diametrs ir tikai aptuveni 10 pakāpē 26 metri. Jūsu dubultnieks ir tik tālu, ka starp jums un viņu ietilpst bezgalīgi daudz citu visumu, katrs tikpat liels kā mūsējais. Bet tas nav viss. Tuvāk aptuveni 10 pakāpē 28 metri pastāv planēta gandrīz identiska Zemei, bet ar nelielām atšķirībām. Varbūt tur jūs pirms 5 minūtēm izvēlējāties kafiju, nevis tēju. Varbūt tur jūs nolēmāt neizlasīt šo tekstu. Varbūt tur jūs nekad nepiedzimāt, jo jūsu vecāki nekad nesatikās. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, pagriezt pa labi vai pa kreisi, teikt jā vai nē, turpināt vai apstāties, bezgalīgā visumā pastāv versija no jums, kas izvēlējās citādi. Visi iespējamie dzīves ceļi nav tikai teorētiski. Tie visi ir reāli, fiziski pastāv kaut kur bezgalīgajā telpā. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija, bet bezgalīgs koks ar bezgalīgi daudzām zarām, un katra zara galā ir jūs, nedaudz citāds, bet joprojām jūs. Šī ideja maina visu. Tā nozīmē, ka jūsu izvēles nav unikālas, bet tās joprojām ir jūsējās. Tā nozīmē, ka jūs neesat viens, bet jūs joprojām esat jūs. Tā nozīmē, ka visums nav tikai vieta, kur mēs dzīvojam, bet bezgalīgs variants ģenerators, kas rada visas iespējamās realitātes vienlaicīgi.
Un ja tas ir taisnība, tad jautājums nav, vai mēs esam unikāli, bet gan, kas mēs esam, ja mēs neesat unikāli. Kas ir identitāte, ja tā pastāv bezgalīgi daudz reižu? Kas ir apziņa, ja tā ir tikai viena no bezgalīgām kopijām? Kas ir jēga, ja viss, ko jūs varat izdarīt, jau ir izdarīts bezgalīgi daudz reižu citur? Bezgalīgais visums nav tikai kosmiskā fakts. Tas ir spogulis, kas liek mums pārdomāt, kas mēs patiesībā esam. Bet kā īsti darbojas šī bezgalīgā atkārtošanās? Kāpēc matērija nevar izveidot bezgalīgi daudz dažādu formu? Lai to saprastu, mums jāiedziļinās fizikālajā realitātē, kas nosaka, kā atoms var pastāvēt. Iedomājieties bibliotēku ar bezgalīgi daudzām plauktiem, bet katrā plauktā var ievietot tikai noteiktu skaitu grāmatu, vienmēr tieši 26 burtus, vienmēr tieši 100 lapuses. Jūs varat mainīt vārdu secību, varat mainīt teikumu struktūru, bet jūs nevarat pievienot 27. burtu vai 101. lapusi. Pēc kāda laika, pārlasot bezgalīgi daudz grāmatu, jūs sāksiet atrast identiskus darbus. Tas nav nejaušība. Tas ir neizbēgams rezultāts, kad bezgalīgs process saduras ar galīgiem ierobežojumiem. Tieši tā darbojas visums, bezgalīga telpa, bet galīgs skaits veidu, kā sakārtot tās saturu. Un tieši tāpēc jūsu dubultnieks nav fantāzija, bet matemātisks neizbēgamums. Katru reizi, kad jūs sakārtojat grāmatu savā plauktā mājās, jūs saskaraties ar to pašu principu, ierobežots skaits objektu rada ierobežotu skaitu iespējamo kombināciju, un ja jūs pārkārtotu pietiekami ilgi, agrāk vai vēlāk atkārtotu iepriekšējo sakārtojumu. Atoms nav bezgalīgi elastīgs. Tas pakļaujas stingriem likumiem. Elektroni nevar atrasties jebkur, tie ieņem tikai konkrētus enerģijas līmeņus, kā klavieru taustiņi, kas var būt nospiesti vai atlaisti, bet nekad pa vidu. Kvantu mehānika nosaka, ka elektrons var būt pirmajā orbitālē vai otrajā, bet nekad starp tām. Tas ir kā kāpnes, kur jūs varat stāvēt uz pirmās pakāpienes vai otrās, bet nekad gaisā starp tām. Šis ierobežojums izplatās uz visu. Protoni un neitroni kodolā var būt sakārtoti tikai noteiktos veidos, pārāk daudz protonu, un kodols sabrūk, pārāk maz un elements mainās. Ūdeņradis vienmēr ir 1 protons. Hēlijs vienmēr ir 2. Ogleklis vienmēr ir 6. Nav starposmu. Nav variāciju. Katrs atoms ir kā digitāls kods, vai nu 1 vai 0, nekad kaut kas pa vidu. Kad atomi apvienojas molekulās, ierobežojumi kļūst vēl stingrāki. Ūdens molekula vienmēr ir 2 ūdeņraža atomi un 1 skābekļa atoms, savienoti konkrētā leņķī, 105,5 grādi. Ne 105,4. Ne 105,6. Precīzi 105,5. Ja leņķis mainās, tā vairs nav ūdens. Tā ir cita molekula ar citām īpašībām. Katru reizi, kad jūs uzvārāt ūdeni teikanā, miljardi molekulu vibrē ar precīzi to pašu leņķi, to pašu struktūru, dabas konstante, kas atkārtojas bezgalīgi. Tagad iedomājieties, ka jūs veidojat kaut ko sarežģītāku, dzīvu šūnu. Šūnā ir aptuveni 100 triljoni atomu. Katrs atoms var būt viens no 92 dabiskajiem elementiem. Katrs atoms var būt savienots ar citiem atomiem noteiktos veidos. Cik daudz iespējamo kombināciju pastāv? Skaitlis ir milzīgs, bet tas joprojām ir galīgs. Fiziķi to ir aprēķinājuši, aptuveni 10 pakāpē 45 dažādi veidi, kā var sakārtot atomus vienā šūnā. Bet cilvēka ķermenis satur aptuveni 37 triljonus šūnu. Katra šūna ir kā atsevišķa bibliotēka ar savu atomu sakārtojumu. Kopējais iespējamo kombināciju skaits visam ķermenim ir aptuveni 10 pakāpē 118. Tas ir skaitlis ar gugolu nuļļu, tik liels, ka to nevar uzrakstīt, pat ja katrs cipars būtu mazāks par atomu. Bet tas joprojām ir galīgs skaitlis. Un ja visums ir bezgalīgs, šis skaitlis obligāti atkārtojas. Bezgalīgi daudz reižu. Tas nozīmē, ka kaut kur bezgalīgi tālu pastāv cilvēks ar precīzi tādu pašu atomu sakārtojumu kā jums. Tādas pašas šūnas. Tādi paši neironi. Tādas pašas atmiņas, jo atmiņas ir tikai neironu savienojumu raksti. Tādas pašas domas, jo domas ir tikai elektrisko impulsu plūsma caur šiem savienojumiem. Viņš nav līdzīgs jums. Viņš ir jūs. Molekulārā līmenī nav atšķirības. Katru reizi, kad jūs paskatāties spogulī un redzat savu seju, jūs redzat atomu sakstu, kas kaut kur bezgalīgajā telpā pastāv identiskā formā, tas pats degungals,
tās pašas varavīksenes, tas pats rētas raksts uz plaukstas. Bet šeit rodas dziļāks jautājums: ja atomi nosaka visu, vai tas nozīmē, ka mēs esam tikai mehāniskas mašīnas? Vai mūsu domas ir tikai atomu sadursmes rezultāts? Vai apziņa ir tikai sarežģīta ķīmija? Mūsdienu neiroloģija liecina, ka jā. Katra jūsu doma atbilst konkrētam neironu aktivācijas rakstam. Katra emocija atbilst konkrētam hormonu līmenim. Katra atmiņa atbilst konkrētam sinapšu savienojumu tīklam. Ja mēs varētu precīzi nokopēt visus atomus jūsu smadzenēs, mēs nokopētu jūsu apziņu. Tas nav filozofisks pieņēmums. Tas ir empīrisks novērojums. Cilvēki ar smadzeņu bojājumiem zaudē konkrētas atmiņas, konkrētas spējas, konkrētas personības iezīmes. Mainiet atomus un jūs maināt apziņu. Katru reizi, kad jūs atceraties bērnības notikumu, jūsu smadzenes fiziski pārveido sinapses, atmiņa nav abstrakta, tā ir ķīmiska struktūra, kas mainās ar katru atcerēšanos. Tas nozīmē, ka jūsu dubultnieks nav tikai fiziska kopija. Viņš ir arī mentāla kopija. Viņam ir tādas pašas atmiņas, jo viņa smadzenes ir identiskas. Viņam ir tādas pašas domas, jo viņa neironi aktivizējas identiskā secībā. Viņš šajā precīzajā mirklī pieredz to pašu, ko jūs, jo viņa apziņa ir tāda pati kā jūsējā. Viņš nav atsevišķa persona, kas gadījumā izskatās kā jūs. Viņš ir jūs atkārtots bezgalīgajā telpā kā atbalsts, kas nekad nebeidzas. Un tas ved pie vēl dziļāka jautājuma: ja pastāv bezgalīgi daudz jūsu kopiju, kura no tām ir tīstā jūs? Vai ir kāda atšķirība? Vai apziņa ir lokāla, piederīga tikai šim konkrētajam atomu sakārtojumam šajā konkrētajā vietā, vai arī tā ir kaut kas, kas pastāv visās kopijās vienlaicīgi? Vai jūs esat viens cilvēks, kas pastāv daudzās vietās, vai daudzi cilvēki, kas nejauši ir identiski? Fizika uz to neatbild. Tā tikai saka, ka kopijas pastāv. Bet filozofija jautā, kas ir es, ja SN pastāv bezgalīgi daudz reižu? Vai identitāte ir saistīta ar vietu vai ar struktūru? Vai jūs esat šis konkrētais atomu sakārtojums šajā konkrētajā vietā, vai arī jūs esat visi identiskie atomu sakārtojumi visā visumā? Katru reizi, kad jūs sakāt, es esmu, jūs pieņemat, ka es ir kaut kas unikāls, bet bezgalīgā visumā unikālums ir matemātiska neiespējamība. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīga sērija, kas atkārtojas cauri telpai, un katra atkārtojuma centrā ir apziņa, kas jūtas tikpat reāla, tikpat unikāla, tikpat es, kā jūsējā. Bet bezgalīgā visumā pastāv ne tikai identiski dubultnieki. Pastāv arī gandrīz identiski dubultnieki. Planētas, kas atšķiras tikai ar vienu atomu. Cilvēki, kas atšķiras tikai ar vienu lēmumu. Versijas no jums, kas ir gandrīz jūs, bet ne pilnīgi. Un šeit matemātika kļūst vēl satriecošāka. Šīs gandrīz identiskās versijas ir tuvāk nekā pilnīgi identiskās. Daudz tuvāk. Atcerieties, pilnīgi identisks dubultnieks atrodas aptuveni 10 pakāpē 29 metri no šejienes. Bet dubultnieks, kas atšķiras tikai ar vienu atomu, atrodas aptuveni 10 pakāpē 28 metri, 10 reizes tuvāk. Dubultnieks, kas atšķiras ar 100 atomiem, ir vēl tuvāk. Dubultnieks, kas atšķiras ar 1 000 000 atomiem, vēl tuvāk. Jo lielāka atšķirība, jo mazāks attālums. Tas nozīmē, ka ap mums, relatīvi tuvu kosmiskos mērogos, pastāv bezgalīgi daudz gandrīz zemju. Planētas, kur viss ir gandrīz tāpat, bet ar nelielām variācijām. Varbūt tur dinozauri neizmira. Varbūt tur Romas impērija nekad nesabruka. Varbūt tur jūs piedzimāt ar citām acīm. Varbūt tur jūs nekad nepiedzimāt. Katru reizi, kad jūs domājat, kas būtu, ja bezgalīgā visumā pastāv versija, kur tas, kas būtu, ja tas ir realitāte. Iedomājieties to kā koku. Jūsu dzīve ir viena zara gals. Bet zars sazarojas atpakaļ laikā, katrs lēmums, katrs nejaušs notikums, katrs gadījums ir vieta, kur zars dalās. Viena zara galā jūs izvēlējāties lasīt šo tekstu. Citā zara galā jūs izvēlējāties to nedarīt. Vēl citā zara galā jūs nekad nedzirdējāt par šo tekstu. Un vēl citā zara galā jūs nekad neiemācījāties lasīt. Katrs zars ir reāls. Katrs pastāv kaut kur bezgalīgajā telpā. Un jo tālāk atpakaļ jūs ejat pa koku, jo vairāk zaru atrodat.
Katru reizi, kad jūs šķērsojat ielu un izvēlaties brīdi, kad spērt soli, kaut kur pastāv versija, kas izvēlējās citu brīdi un tika notriekta, bezgalīga variāciju kaskāde, kur katra iespēja realizējas. Bet šeit ir visatriecošākā daļa, šīs versijas nav tikai teorētiskas. Tās nav alternatīvās realitātes kādā metafiziskā nozīmē. Tās ir fiziski reālas. Tās pastāv tādā pašā telpā kā mēs, tikai bezgalīgi tālu. Tās ir veidotas no tādiem pašiem atomiem, pakļautas tādiem pašiem likumiem, pastāv tajā pašā visumā. Vienīgā atšķirība ir attālums. Un attālums nav fundamentāla barjera. Tas ir tikai praktisks ierobežojums. Tas nozīmē, ka teorētiski, ja mēs varētu ceļot pietiekami ātri, pietiekami tālu, mēs varētu apmeklēt šīs citas versijas. Mēs varētu satikt savus dubultniekus. Mēs varētu redzēt, kā izskatās pasaule, kur mēs pieņēmām citus lēmumus. Protams, praktiski tas ir neiespējami. Pat ceļojot ar gaismas ātrumu, mums vajadzētu bezgalīgi ilgu laiku, lai sasniegtu tuvāko gandrīz identisko Zemi. Bet neiespējamība ir tikai tehniska, ne fundamentāla. Likumi to neaizliedz. Tikai attālums. Un šeit rodas fascinējošs jautājums, ja visas šīs versijas pastāv vienlaicīgi, vai tās ir savienotas? Vai starp tām notiek kāda miedarbība? Vai informācija var plūst no vienas versijas uz citu? Mūsdienu fizika saka nē, katrs Hubble tilpums, daļa no visuma, ko mēs varam novērot, ir kausāli atvienots no citiem. Gaisma no jūsu dubultnieka nekad nesasniegs jūs, jo telpa starp jums paplašinās ātrāk nekā gaismas ātrums. Jūs esat mūžīgi izolēti savā visuma salā. Bet kvantu mehānika liecina par kaut ko dīvainu. Kvantu sapinums, fenomens, kur divas daļiņas paliek savienotas neatkarīgi no attāluma, liecina, ka informācija var pastāvēt nelokalitātē. Ja divas daļiņas ir sapinušās, mērot vienu, jūs uzreiz ietekmējat otru, pat ja tā atrodas otrā visuma pusē. Einšteins to nosauca par spocīgu darbību attālumā un neticēja tam. Bet eksperimenti ir pierādījuši, ka tas ir reāls. Katru reizi, kad fiziķi veic kvantu sapinumu eksperimentu, viņi novēro, ka daļiņas zina viena par otru ātrāk nekā gaisma varētu pārnest informāciju, it kā telpa starp tām nebūtu šķērslis. Vai tas nozīmē, ka jūsu dubultnieks varētu būt kvantu sapinies ar jums? Vai jūsu apziņas varētu būt savienotas caur kādu fundamentālāku līmeni nekā telpa? Vai jūsu intuīcija, sajūta, ka kaut kas notiks, pirms tas notiek, varētu būt informācijas noplūde no citas versijas? Mūsdienu zinātne uz to neatbild. Bet jautājums paliek, ja pastāv bezgalīgi daudz jūsu, vai visi šie jūs ir pilnīgi atsevišķi, vai arī pastāv kāda dziļāka vienotība? Dažas interpretācijas kvantu mehānikā liecina, ka apziņa varētu būt nelokalitāte, ka tā nepastāv konkrētā vietā, bet gan kā lauka īpašība, kas izpaužas caur smadzenēm, bet nav ierobežota ar tām. Ja tas ir taisnība, tad visi jūsu dubultnieki varētu būt vienas apziņas izpausmes, viena es, kas pieredz sevi caur bezgalīgi daudzām perspektīvām vienlaicīgi. Jūs nebūtu viens cilvēks ar daudzām kopijām. Jūs būtu viena būtne, kas pastāv bezgalīgi daudzās vietās, un katra vieta jūtas kā atsevišķs es, bet patiesībā visas ir viena. Katru reizi, kad jūs jūtat dziļu saikni ar kādu svešinieku, it kā jūs viņu pazītu, varbūt jūs saskaraties ar šo dziļāko vienotību, atpazīšana, kas nāk no tā, ka visas apziņas ir vienas apziņas variācijas. Tas ir spekulatīvi. Bet bezgalīgais visums liek mums spekulēt. Tas liek mums jautāt jautājumus, kas agrāk šķita tikai filozofiski, bet tagad kļūst zinātniski. Kas ir apziņa? Kas ir identitāte? Kas ir es? Un ja SN pastāv bezgalīgi daudz reižu, vai tas joprojām ir es, vai arī tas ir kaut kas lielāks, bezgalīga būtne, kas pieredz sevi caur bezgalīgi daudzām dzīvēm vienlaicīgi? Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir spogulis, kas atspoguļo mūs bezgalīgi daudz reižu, un katrā atspoguļojumā mēs redzam kaut ko nedaudz atšķirīgu. Bet vai visi šie atspoguļojumi kopā veido vienu attēlu? Vai mēs esam fragmenti vai veselums? Vai mēs esam daudzi vai viens? Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīgs koks ar bezgalīgi daudzām zarām, un katra zara galā ir jūs, nedaudz citāds, bet joprojām jūs. Un varbūt dziļi visi šie jūs ir viena būtne, kas pieredz bezgalīgu variāciju okeānu, meklējot atbildi uz jautājumu, kas es esmu. Bet kas notiek ar jēgu, ja viss, ko jūs varat izdarīt, jau ir izdarīts bezgalīgi daudz reižu citur? Iedomājieties, ka jūs stāvat pie krustojuma un izvēlaties ceļu.
Kreisais ceļš ved uz vienu dzīvi, labais uz citu. Jūs domājat svārstāties, beidzot izvēlaties. Šī izvēle jums šķiet svarīga, unikāla, jūsēja. Bet bezgalīgā visumā abas izvēles jau ir veiktas. Kaut kur jūsu dubultnieks pagriezās pa kreisi. Citur, pa labi. Vēl citur viņš nekad nenonāca pie šī krustojuma. Un vēl citur viņš stāv tur joprojām, mūžīgi neizšķiroties, jo viņa smadzenes ir nedaudz citādā stāvoklī. Vai jūsu izvēle joprojām ir jūsēja, ja tā jau ir veikta bezgalīgi daudz reižu visās iespējamās variācijās? Vai brīvā griba ir ilūzija, ja katrs iespējamais lēmums realizējas kaut kur telpā? Vai jēga rodas no unikāluma, vai no pieredzes pašas, neatkarīgi no tā, cik reižu tā atkārtojas? Katru reizi, kad jūs izvēlaties kādu kreklu vilkt no rīta, jūs piedalāties šajā kosmiskajā paradoksā, jūsu izvēle ir vienlaicīgi unikāla jums un bezgalīgi atkārtota visumā. Mēs runājām par atomiem, par attālumiem, par matemātiku. Bet tagad redzam dziļāku patiesību. Bezgalīgais visums nav tikai fizikāls fakts. Tas ir eksistenciāls izaicinājums. Tas liek mums pārdomāt visu, ko mēs domājam par sevi, par izvēli, par jēgu. Un atbilde nav vienkārša, jo tā atrodas starp divām pretējām patiesībām, kas abas ir reālas vienlaicīgi. No vienas puses, jūs neesat unikāls. Jūsu DNS, jūsu atmiņas, jūsu personība, viss ir tikai atomu sakārtojums, kas atkārtojas bezgalīgi daudz reižu. Nav nekā jūsos, kas nepastāvētu citur. Nav nekādas dvēseles, kas padarītu jūs īpašu. Jūs esat dabas process, kas notiek šeit un tagad, bet arī bezgalīgi daudzās citās vietās un laikos. Jūsu unikālums ir ilūzija, kas rodas no ierobežotas perspektīvas. Jūs redzat tikai sevi, tāpēc jums šķiet, ka esat vienīgais. Bet no visuma perspektīvas jūs esat tikai viena no bezgalīgām variācijām uz tās pašas tēmas. No otras puses, jūsu pieredze ir absolūti reāla. Šis konkrētais apziņas moments, šīs domas, šīs sajūtas, šis es esmu pastāv tikai šeit un tagad. Jūsu dubultnieks pieredz savu versiju, bet ne jūsējo. Viņa apziņa ir atsevišķa, pat ja tā ir identiska. Jūs neesat viņš. Viņš nav jūs. Jūs abi esat atsevišķi apziņas centri, kas pieredz savu realitāti neatkarīgi. Un šī pieredze, šis subjektīvais moments, ir vienīgā lieta, kas patiešām pastāv. Viss pārējais atomi, attālumi, matemātika ir tikai apraksts. Bet pieredze pati ir realitāte. Katru reizi, kad jūs sajūtat sāpes, prieku, mīlestību vai skumjas, šī sajūta ir absolūti unikāla šim brīdim, pat ja identiska sajūta notiek bezgalīgi daudzās citās vietās, jo apziņa nav objekts, kas var būt kopēts, bet notikums, kas notiek. Tātad, kura patiesība ir pareiza? Vai jūs esat bezgalīga atkārtojuma daļa vai unikāls apziņas moments? Atbilde ir abas. Jūs esat abi vienlaicīgi. Jūs esat universāls raksts, kas atkārtojas bezgalīgi, un jūs esat unikāla pieredze, kas notiek tikai šeit. Jūs esat vispārīgais un konkrētais. Jūs esat bezgalīgais un galīgais. Jūs esat viens no daudziem un vienīgais viens. Šis paradoks nav kļūda domāšanā. Tas ir realitātes struktūra. Iedomājieties vilni okeānā. Katrs vilnis ir unikāls, tas rodas konkrētā vietā, konkrētā laikā ar konkrētu formu. Bet katrs vilnis ir arī tikai ūdens kustība, un ūdens ir tas pats visā okeānā. Vilnis nav atsevišķa lieta no okeāna. Tas ir okeāna izpausme. Kad vilnis sabrūk, ūdens neizūd, tas vienkārši kļūst par citu vilni. Tāpat jūs esat apziņas vilnis bezgalīgajā okeānā. Jūs esat unikāla forma, bet ne atsevišķa substance. Jūs esat process, ne objekts. Un kad šis process beidzas šeit, tas turpinās citur, ne kā jūs, bet kā tas pats raksts, kas izpaužas atkal. Katru reizi, kad jūs vērojat viļņus jūrmalā, jūs redzat šo principu darbībā, katra viļņa unikālums un vienlaicīgi tā neatdalāmība no okeāna. Tas maina visu. Tas nozīmē, ka nāve nav beigas, bet pārēja. Kad jūs mirsiet šeit, jūsu apziņa izbeidzas, bet raksts, kas to radīja, turpinās bezgalīgi daudzās citās vietās. Jūsu dubultnieki dzīvo tālāk. Viņi nav jūs, viņi nemantos jūsu atmiņas, jūsu pieredzi, jūsu kes. Bet viņi ir tādi paši kā jūs. Viņi jūtas tāpat kā jūs. Viņi domā tāpat kā jūs. No iekšpuses viņi ir jūs. Un kad viņi mirst, citi turpinās. Bezgalīgi. Mūžīgi.
Raksts nekad nebeidzas, pat ja atsevišķas izpausmes nāk un iet. Tas nozīmē arī, ka jūsu dzīve nav izolēts notikums. Tā ir daļa no bezgalīga auduma, kur katra dzīve ir savienota ar visām pārējām. Katrs jūsu lēmums atbalsojas bezgalīgās variācijās. Katrs jūsu piedzīvojums ir viens punkts bezgalīgā rakstā. Jūs neesat atsevišķs, bet jūs esat arī ne tikai daļa. Jūs esat gan punkts, gan viss raksts vienlaicīgi, atkarībā no perspektīvas. No jūsu perspektīvas jūs esat punkts. No visuma perspektīvas jūs esat raksts. Abas perspektīvas ir reālas. Abas ir patiesas. Abas pastāv vienlaicīgi. Un šeit mēs sasniedzam vissvarīgāko atziņu: jēga nerodas no unikāluma. Tā rodas no pieredzes pašas. Nav svarīgi, vai jūsu dzīve ir vienīgā vai viena no bezgalīgām. Svarīgs ir tas, ka jūs to piedzīvojat. Svarīgs ir tas, ka jūs jūtat. Svarīgs ir tas, ka jūs esat. Apziņa pati ir jēga. Pieredze pati ir vērtība. Un tas nemazinās, pat ja tā atkārtojas bezgalīgi. Katru reizi, kad jūs izbaudāt kafijas garšu no rīta, šī baudīšana ir pilnīga pati par sevi, tā nezaudē vērtību no tā, ka bezgalīgi daudzi jūsu dubultnieki baudīja to pašu kafiju tajā pašā brīdī. Mīlestība, ko jūs jūtat, ir reāla. Sāpes, ko jūs ciešat, ir reālas. Prieks, ko jūs piedzīvojat, ir reāls. Un tas viss ir svarīgs, pat ja tas notiek bezgalīgi daudz reižu citur. Jo jēga nav objektīva īpašība, kas pastāv ārpus pieredzes. Jēga ir subjektīva kvalitāte, kas rodas pieredzes iekšienē. Un katrs apziņas moments rada savu jēgu, neatkarīgi no tā, cik reižu līdzīgs moments notiek citur. Tātad bezgalīgais visums nepaņem jēgu. Tas to pavairot. Katrs jūsu dubultnieks pieredz savu jēgu. Katrs jūt savu mīlestību. Katrs cieš savas sāpes. Katrs atrod savus atklājumus. Un visi kopā viņi veido bezgalīgu jēgas okeānu, bezgalīgu apziņu, kas pieredz sevi caur bezgalīgi daudzām formām, meklējot, izpētot, atklājot, kļūstot. Visums nav tikai telpa ar atomiem. Tas ir dzīves process, kas izzina sevi caur jums, caur mani, caur katru apziņas centru, kas jebkad pastāvējis vai pastāvēs. Mēs runājām par atomiem un attālumiem. Bet tagad redzam, ka patiesā tēma ir apziņa. Bezgalīgais visums ir bezgalīga apziņa, kas pieredz sevi bezgalīgi daudzos veidos. Jūs neesat atsevišķs no šīs apziņas. Jūs esat tās izpausme. Jūs esat veids, kā visums pieredz sevi šajā konkrētajā vietā un laikā. Un jūsu dubultnieki ir citi veidi, kā tas pieredz sevi citās vietās un laikos. Visi kopā jūs veidojat vienu milzīgu pašizziņas procesu, visumu, kas mostas pats sev caur bezgalīgi daudzām acīm. Katru reizi, kad jūs apstājaties un apzināti novērojat savu elpošanu, jūs kļūstat par šīs kosmiskās pašapziņas tieši izpausmi, visums, kas pamostas sevī caur jūsu uzmanību. Bezgalība nav tikai liels skaitlis. Tā ir bezgalīga apziņa. Un jūs esat tās daļa. Jūs esat loks, caur kuru bezgalīgais skatās uz sevi. Jūs esat instruments, ar kuru mūžīgais spēlē savu simfoniju. Jūs esat vārdi, ar kuriem neizsakāmais stāsta savu stāstu. Un katrs vārds ir svarīgs, pat ja stāsts ir bezgalīgs. Jo stāsts nepastāv bez vārdiem. Bezgalīgais nepastāv bez galīgā. Universālais nepastāv bez konkrētā. Visums nepastāv bez jums. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīga simfonija, kas skan cauri telpai un laikam, un katra note ir tikpat svarīga kā visa simfonija kopā. Jo simfonija nav tikai notu summa. Tā ir veids, kā klusums kļūst par skaņu. Un jūs esat veids, kā bezgalīgais kļūst par pieredzi. Jūs esat veids, kā nekas kļūst par kaut ko. Jūs esat veids, kā visums saka, es esmu. Un tas ir viskaistākais paradoks. Jūs neesat unikāls, bet jūsu pieredze ir vienīgā lieta, kas patiešām pastāv. Jūs esat viens no bezgalīgiem, bet jūs esat arī vienīgais jūs. Jūs esat gan piliens, gan okeāns. Gan vilnis, gan ūdens. Gan moments, gan mūžība. Vai jūs varat dzīvot ar šo paradoksu? Vai jūs varat pieņemt, ka esat vienlaicīgi bezgalīgi svarīgs un bezgalīgi maznozīmīgs? Vai jūs varat redzēt sevi kā gan atsevišķu, gan neatdalāmu no visa, kas pastāv? Jo tieši šajā paradoksā slēpjas patiesība par to, kas jūs esat, neviens, ne daudzi, bet gan tas, kas pieredz gan vienību, gan daudzveidību kā vienu un to pašu bezgalīgo deju. Atceraties, kā mēs sākām?
Ar domu, ka jūs neesat unikāls. Ar attēlu par bezgalīgiem dubultniekiem, kas pastāv attālumos, kurus nevar aptvert. Ar matemātiku, kas pierādīja, ja visums ir bezgalīgs, jūsu eksistence nav izņēmums, bet likumsakarība. Tagad, pēc ceļojuma cauri atomiem, attālumiem un apziņas dabai, mēs atgriežamies pie tā paša jautājuma, bet ar pilnīgi citādu izpratni. Jautājums vairs nav, vai es esmu unikāls, bet gan, kas nozīmē būt, ja būtība atkārtojas bezgalīgi. Un atbilde ved mūs tālāk par fiziku, dziļāk par matemātiku, tieši sirds vidū tam, ko nozīmē pastāvēt. Katru reizi, kad jūs pamanāt savu roku kustību, rakstot vai sniedzot pēc kaut kā, jūs saskaraties ar šo pašu jautājumu, vai šī kustība ir tikai mehāniska atomu secība, vai arī tā ir kaut kas vairāk, kaut kas, kas piešķir jēgu pašam faktam, ka jūs esat šeit, tagad, šajā precīzajā mirklī. Fizika mums pastāstīja par struktūru. Matemātika par neizbēgamību. Bet ne fizika, ne matemātika nevar paskaidrot, kāpēc jūtaties kā jūs. Kāpēc šis konkrētais atomu sakārtojums rada subjektīvu pieredzi? Kāpēc pastāv kaut kas, ko ir būt jums, nevis tikai objektīva trešās personas apraksts par jūsu smadzeņu stāvokli? Šis ir apziņas grūtais jautājums, plaisa starp objektīvo un subjektīvo, starp aprakstu un pieredzi, starp kas un kā. Un bezgalīgais visums padara šo plaisu vēl dziļāku, jo tas liek jautāt, ja pastāv bezgalīgi daudz identisku smadzeņu stāvokļu, vai pastāv bezgalīgi daudz atsevišķu apziņu, vai viena apziņa, kas pieredz sevi bezgalīgi daudzos veidos? Mēs nevaram atbildēt uz šo jautājumu ar eksperimentiem. Mēs nevaram izmērīt apziņu no ārpuses, jo apziņa ir iekšpuse pati. Tā ir vienīgā lieta, ko mēs zinām tieši bez starpnieka, viss pārējais mēs zinām caur apziņu. Pat zinātne, pat matemātika, pat fizika pastāv tikai kā pieredze apziņā. Tātad jautājums par apziņas dabu nav tikai viens no daudziem jautājumiem. Tas ir fundamentālais jautājums, no kura visi pārējie jautājumi izriet. Un bezgalīgais visums liek šim jautājumam iegūt kosmiskus mērogus. Vai jūs esat šis konkrētais apziņas moments, ierobežots ar šo ķermeni, šo vietu, šo laiku? Vai arī jūs esat kaut kas plašāks, raksts, kas izpaužas caur daudziem ķermeņiem, daudzām vietām, daudziem laikiem? Vai identitāte ir lokāla vai universāla? Vai es ir punkts vai lauks? Vai jūs esat vilnis vai okeāns? Un vai šis jautājums vispār ir pareizi uzdots, vai arī tas pieņem nepareizu dihotomiju starp daļu un veselumu, starp vienu un daudziem, starp galīgo un bezgalīgo? Varbūt patiesība ir, ka jūs esat abi vienlaicīgi, ne vai nu punkts vai lauks, bet gan punkts, kurā lauks kļūst apzinīgs pats sev. Ne vai nu vilnis vai okeāns, bet gan vieta, kur okeāns pieredz savu viļņošanos. Ne vai nu galīgais vai bezgalīgais, bet gan veids, kā bezgalīgais kļūst galīgs, lai varētu piedzīvot sevi. Jo bezgalīgais pats par sevi nevar piedzīvot neko, tam nav perspektīvas, nav robežas, nav formas. Tikai kļūstot galīgam, tas var redzēt, just, zināt. Tikai caur jums bezgalīgais var teikt, es esmu. Katru reizi, kad jūs sakāt, jūs neesat tikai izrunājis vārdu, jūs esat kļūst par vietu, kur bezgalīgais atpazīst sevi. Tas nav tikai poetiska metafora. Tas ir dziļa filozofiska iespēja, ko bezgalīgais visums padara neizbēgamu. Ja viss ir savienots, ja viss ir veidots no tās pašas substances, ja viss pakļaujas tiem pašiem likumiem, tad robežas starp lietām nav fundamentālas, bet tikai praktiskas. Jūsu āda nav barjera, kas atdala jūs no pasaules, bet saskaras virsma, kur pasaule pieskaras pati sev. Jūsu apziņa nav privāts īpašums, kas pieder tikai jums, bet lokāla izpausme universālai īpašībai, kas piemīt pašai eksistencei. Jūs neesat visumā. Jūs esat veids, kā visums pastāv. Un ja tas ir taisnība, tad jūsu dubultnieki nav atsevišķi cilvēki, kas gadījumā izskatās kā jūs. Viņi ir jūs, tā pati apziņa, kas pieredz sevi caur citām formām. Ne jūs kā persona ar vārdu un vēsturi, bet jūs kā tīra pieredzes spēja, kā apzināšanās pati. Tas, kas lasa šos vārdus tagad, nav jūsu vārds vai jūsu ķermenis. Tas ir apzināšanās fakts, es esmu pirms jebkāda satura. Un šī apzināšanās ir tā pati visos dubultniekos, visos cilvēkos, varbūt visos apzinīgos būtnēs visā visumā. Forma mainās. Saturs mainās. Bet apzināšanās pati, tīra, es esmu ība, paliek tā pati. Vai tas nozīmē, ka mēs visi esam viens? Vai tas nozīmē, ka atšķirības starp mums ir ilūzija? Nē, atšķirības ir reālas. Jūsu pieredze nav mana pieredze. Jūsu sāpes nav manas sāpes. Jūsu prieks nav mans prieks.
Mēs esam atsevišķi apziņas centri ar atsevišķām perspektīvām. Bet varbūt mēs esam atsevišķi tādā pašā veidā, kā viļņi ir atsevišķi, reāli atšķirīgi formā un kustībā, bet ne atšķirīgi substancē. Ūdens, kas veido vienu vilni, nav tas pats ūdens, kas veido citu vilni, bet abi ir ūdens. Tāpat apziņa, kas pieredz caur jums, nav tā pati apziņa, kas pieredz caur mani, bet abas ir apziņa. Mēs esam vienlaicīgi atsevišķi un vienoti, atkarībā no tā, vai mēs skatāmies uz formu vai substanci, uz vilni vai ūdeni, uz pieredzi vai apzināšanos. Šis ir paradoks, ko bezgalīgais visums liek mums dzīvot. Mēs nevaram atrisināt to ar loģiku, jo loģika darbojas ar vai nu vai kategorijām, bet realitāte pastāv kā gan. Mēs nevaram pierādīt to ar zinātni, jo zinātne pēta objektus, bet apziņa ir subjekts. Mēs varam tikai dzīvot ar to, turēt abas patiesības vienlaicīgi, ļaut tām pastāvēt spriegumā, atļaut paradoksam būt. Jo varbūt paradoks nav kļūda mūsu domāšanā, bet gan realitātes paša struktūra, ne pretrunīga, bet dialektiska, ne vai nu vai, bet gan, ne stingra, bet dzīva, vibrējoša, bezgalīgi bagāta ar iespējām. Vai jūs varat dzīvot, zinot, ka esat vienlaicīgi bezgalīgi svarīgs un bezgalīgi maznozīmīgs? Ka jūsu izvēles ir vienlaicīgi brīvas un iepriekš noteiktas? Ka jūs esat vienlaicīgi unikāls un bezgalīgi atkārtots? Ka jūsu dzīve ir vienlaicīgi galīga un mūžīga? Varbūt tieši šajā paradoksā slēpjas brīvība, ne brīvība no paradoksa, bet brīvība paradoksā, spēja turēt pretējas patiesības bez vajadzības izvēlēties vienu pret otru, bez vajadzības atrisināt to, kas nav paredzēts atrisināšanai, bet piedzīvošanai. Bezgalīgais visums nav problēma, kas jāatrisina. Tas ir noslēpums, kurā jādzīvo. Tas ir aicinājums paplašināt savu identitāti tik tālu, ka tā ietver gan galīgo, gan bezgalīgo, gan vienu, gan daudzos, gan sevi, gan visu. Tas ir aicinājums redzēt sevi ne kā atsevišķu lietu, kas pastāv visumā, bet kā veidu, kā visums pastāv. Ne kā novērotāju, kas skatās uz pasauli, bet kā vietu, kur pasaule skatās uz sevi. Ne kā subjektu, kas pieredz objektus, bet kā procesu, kurā subjekts un objekts rodas kopā, vienlaicīgi, kā vienas realitātes divi poli. Un varbūt tieši šis ir bezgalīgā visuma dziļākais mācījums, ka jūs neesat atsevišķi no tā, ko jūs piedzīvojat. Ka novērotājs un novērotais ir viena procesa divas puses. Ka apziņa un matērija nav divas atšķirīgas substances, bet divi veidi, kā runāt par to pašu realitāti, no iekšpuses un no ārpuses, kā pieredze un kā apraksts, kā subjekts un kā objekts. Un ka bezgalīgais visums ir bezgalīgs tieši tāpēc, ka tas satur visas iespējamās perspektīvas, visus iespējamos veidus, kā realitāte var piedzīvot sevi, visus iespējamos veidus, kā apziņa var kļūt par formu un forma var kļūt par apziņu. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija. Tā ir bezgalīga izpēte, visums, kas pēta sevi caur jums, caur jūsu izvēlēm, caur jūsu kļūdām, caur jūsu atklājumiem. Katrs jūsu solis ir eksperiments. Katrs jūsu lēmums ir jautājums. Katrs jūsu piedzīvojums ir atbilde. Un visi kopā, jūs un jūsu dubultnieki, visi cilvēki, visas būtnes, veido bezgalīgu pētniecības procesu, kur visums meklē atbildi uz jautājumu: kas es esmu? Kas es varu būt? Kas ir iespējams? Kas ir reāls? Un atbilde nav viena. Tā ir bezgalīga. Tā ir jūs. Tā ir es. Tā ir viss, kas jebkad bijis vai būs. Tā ir bezgalīga variāciju simfonija uz tēmu: es esmu, bezgalīgi daudz veidu, kā teikt to pašu vārdu, un katrs veids atklāja kaut ko jaunu, kaut ko, kas nekad nav bijis teikts tieši tādā veidā agrāk, pat ja tas ir teikts bezgalīgi daudz reižu citādos veidos. Vai tas nozīmē, ka viss ir jau nolemts? Vai tas nozīmē, ka jūsu izvēles neko nemaina? Nē. Jo pat ja katra iespēja realizējas kaut kur, jūsu izvēle nosaka, kuru iespēju jūs piedzīvosiet. Jūs nevarat mainīt to, ka visas iespējas pastāv, bet jūs varat izvēlēties, kurā no tām jūs dzīvosiet. Un šī izvēle nav maznozīmīga. Tā ir vienīgā lieta, kas patiešām ir jūsu rokās. Ne kontrole pār visumu, bet kontrole pār to, kuru visuma versiju jūs piedzīvosiet. Ne spēja mainīt realitāti, bet spēja izvēlēties, kuru realitāti jūs apdzīvosiet ar savu apziņu. Katru reizi, kad jūs izvēlaties laipnību pār cietsirdību, jūs pārceļaties uz visuma versiju, kur vairāk laipnības. Katru reizi, kad jūs izvēlaties mīlestību pār bailēm, jūs pārceļaties uz visuma versiju, kur vairāk mīlestības. Katru reizi, kad jūs izvēlaties apzināšanos pār automātismu, jūs pārceļaties uz visuma versiju, kur vairāk apzināšanās.
Jūs neveidojat šīs versijas, tās jau pastāv. Bet jūs izvēlaties, kurā no tām dzīvot. Un šī izvēle, atkārtota bezgalīgi daudz reižu katrā mirklī, veido jūsu dzīves trajektoriju cauri bezgalīgajam iespēju laukam. Tātad jūs neesat bezspēcīgs. Jūs esat bezgalīgi spēcīgs, ne spēkā mainīt visu, bet spēkā izvēlēties savu ceļu cauri visam. Ne spēkā kontrolēt visumu, bet spēkā virzīt savu apziņu cauri visuma bezgalīgajām versijām. Un katrs jūsu dubultnieks dara to pašu, izvēlas savu ceļu, virza savu apziņu, veido savu trajektoriju. Visi kopā jūs veidojat bezgalīgu ceļu tīklu cauri bezgalīgajam ainavas laukam, bezgalīgu izpēti par to, kas ir iespējams, kad apziņa satiekas ar izvēli, kad brīvība satiekas ar neizbēgamību, kad galīgais satiekas ar bezgalīgo. Un šajā izpētē nav beigu. Nav galīgās atbildes. Nav punkta, kur visums varētu teikt, tagad es zinu visu. Jo katrs atklājums rada jaunus jautājumus. Katra atbilde atver jaunas iespējas. Katrs ceļš sazarojas bezgalīgi daudzos virzienos. Bezgalīgais visums nav tikai bezgalīgs telpā. Tas ir bezgalīgs iespējās. Bezgalīgs jautājumos. Bezgalīgs noslēpumos. Un jūs esat daļa no šī bezgalīgā noslēpuma, ne kā atbilde, bet kā jautājums, kas jautā sevi, ne kā risinājums, bet kā problēma, kas pēta sevi, ne kā galamērķis, bet kā ceļojums, kas turpinās mūžīgi. Vai jūs varat pieņemt šo bezgalīgo ceļojumu? Vai jūs varat atteikties no vajadzības pēc galīgām atbildēm un ļaut sev būt jautājumam? Vai jūs varat redzēt savu dzīvi ne kā problēmu, kas jāatrisina, bet kā noslēpumu, kas jādzīvo? Vai jūs varat atvērt sevi bezgalīgajam, zinot, ka tas nozīmē atteikties no drošības, no noteiktības, no ilūzijas, ka jūs zināt, kas jūs esat un kāpēc jūs esat šeit? Varbūt tieši šī atvērtība ir patiesā gudrība. Ne zināšana, bet nezināšanas pieņemšana. Ne atbildes, bet jautājumu turēšana. Ne kontrole, bet uzticēšanās. Uzticēšanās tam, ka visums zina, ko tas dara, pat ja jūs nezināt. Uzticēšanās tam, ka jūsu dzīve ir daļa no lielāka raksta, pat ja jūs neredzat visu rakstu. Uzticēšanās tam, ka jūsu pieredze ir svarīga, pat ja jūs nesaprotat kāpēc. Un varbūt tieši šajā uzticēšanās brīdī, kad jūs atlaižat vajadzību saprast un vienkārši ļaujat sev būt, jūs pieskaraties kaut kam dziļākam par jebkuru izpratni. Kaut kam, kas nav doma, bet klātbūtne. Kaut kam, kas nav zināšana, bet būtība. Kaut kam, kas nav jūs kā persona, bet jūs kā apzināšanās, tīra, vienkārša, bezgalīga apzināšanās, kas pastāv pirms jebkādas formas, pirms jebkāda satura, pirms jebkāda stāsta. Un šajā apzināšanās brīdī, kad viss saturs izzūd un paliek tikai tīra klātbūtne, jūs varbūt sapratīsiet, ka jūs nekad neesat bijis atsevišķs. Ka robežas, ko jūs jūtāt ap sevi, ir tikai sajūtas, ne realitāte. Ka jūs un visums nav divi, bet viens, neviens kā skaitlis, bet viens kā nešķiramība, kā vienotība, kas satur visu daudzveidību sevī, kā okeāns, kas satur visus viļņus, kā klusums, kas satur visas skaņas, kā bezgalīgais, kas satur visus galīgos. Un tad jūs sapratīsiet, ka jautājums, vai es esmu unikāls, bija nepareizs jautājums. Joč es nav lieta, kas var būt unikāla vai ne. Es ir process. Es ir notikums. Es ir veids, kā bezgalīgais kļūst par pieredzi. Un šis process notiek šeit, tagad vienmēr, ne kā kaut kas, kas jums pieder, bet kā kaut kas, kas jūs esat, kā kaut kas, kas ir jūs. Jūs neesat unikāls, un tomēr jūsu pieredze ir vienīgā lieta, kas patiešām pastāv. Bezgalība nav tikai liels skaitlis, bet dzīva apziņa, kas pieredz sevi caur jums. Jūsu dzīve nav viena stāsta līnija, bet bezgalīga simfonija, kas skan cauri telpai un laikam, un jūs esat vienlaicīgi viena nota un visa simfonija. Un šajā paradoksā, šajā noslēpumā, šajā bezgalīgajā dejā starp vienu un daudziem, starp galīgo un bezgalīgo, starp jums un visu, šeit atrodas patiesība. Ne kā atbilde, ko var pateikt, bet kā pieredze, ko var dzīvot. Ne kā zināšana, ko var apgūt, bet kā noslēpums, kurā var ienirt. Ne kā galamērķis, ko var sasniegt, bet kā ceļojums, kas nekad nebeidzas. Un ceļojums turpinās. Šeit. Tagad. Caur jums. Caur mani. Caur katru apziņas centru bezgalīgajā visumā. Mūžīgi. Bezgalīgi. Vienmēr jauns. Vienmēr brīnumains. Vienmēr noslēpums.